Nu ko? Ticu, ka katram no mums ir kāds savs īpašais stāsts, puzles gabaliņi, kurus saliekot kopā esam kļuvuši par skolotājiem. Tā taču ir, vai ne? Un tas, ko es jums šodien vēlos atklāt, ir, kas tad mani iedvesmoja kļūt par skolotāju un kāpēc es tad arī šeit atrodos. Un, ja skatās atpakaļ laikā, tad būtisks man bija 2018. gada sākums, kad 1. janvāri sagaidīju inženieru projekta funkcionālo elektrisko schēmu rasēdams, aizstāvēju savu bakalauru medicīnas iekārtu inženierijā un fizikā, tad veldzējos, atguvos vienmēr saulēnajā Romā un pēkšņi esmu nonācis atpakaļ Rīgā. Rīgas sabiedriskā transporta pieturā ir pavisam tāda pelēka, ar atkustītu nelielu februāra diena, un es zinu, ka es vēlos kaut ko mainīt savā dzīvē. Atsaugdams atmiņā savu jau senu domu, pieteikšos 2 nedēļu programmēšanas kursos un kļūšu par programmētāju. Kad pabeidzu vidusskolu, es savukārt domāju, ka programmētāji var būt tikai tie, kuri mīl datorspēles spēlēt. Es tās nemīlēju, tāpēc man likās nebūšu programmētājs. Bet pēc augstskolas jau zināju, ka tā nav. Programmēšana ir kas vairāk. Un pēkšņi manu domu pārtrauc. Tajā reklāmu stendā, kur tās 3 reklāmas mainās pieturā, parādās jauna bilde. 10 gadi. Iespējamā misija skolām un līderiem. Varbūt man vajadzētu pamēģināt kļūt par... cik smieklīga doma. Un tomēr, lai arī cik tālu un traka tā doma toreiz nešķita, šodien stāvu jūsu priekšā un stāstu, kas man iedvesmojas jau tagad pilnus 4 gadus būt par skolotāju. Sākumā 2 mācot pamatskolā fiziku un tagad programmēšanu tehnikumā. Un patiesībā tas stāsts jau nesākās 2018. gadā. Te mums jādodas krietni vien senākā pagātnē. Jo sākumskolā savas brīvdienas pavadīju pie vecvecākiem, un vasarā skaidrs pa lauku skrēju, bet ko es darīju ziemā un rudenī? Tad es skatījos, tad es novēroju, kā mana vecmama labo pārbaudes darbus tiem lielajiem, gudrajiem bērniem. Ar sarkanu lodīšu pildspalvu apvildam kļūdainās vietas, uzlabojumos domu gājienus, jo sarkanu vismaz saskatīt var. Bet kā mana vecmama vispār zināja, kur lielie, gudrie bērni ir kļūdījušies? Nu, skaidrs, viņa to bija iemācījusies. Kāds viņai bija nodevis šīs zināšanas, un tagad viņa tās nodeva tālāk. Un var kaut kas vispār būt dižāks par šo? Paralēli mācījos arī trompeti apguvu Madonas mūzikas skolā, un jāteic, ka ar šito gan man galīgi negāja. Es galīgi nebiju labākais trompetis, drīzāk no otras puses. Un tomēr, par spīti tam, mans trompetes skolotājs ticēja man. Tā kādā agra pavasara dienā viņš man sēdināja savā vēl kantainajā, krietni padzīvojušajā pasātā, kurš pēc eļļām vien smirdēja, iesēdināja un teica, mēs braucam uz Gulbeni, uz konkursu. Filmās būtu dabūjusi 1. vietu. Nē, bez brīnumiem. Nekādu vietas nedabūjusi, knapi to skaņdarbu līdz galam izspēlēju. Bet tik un tā atpakaļceļā bez pārmetumiem un nožēlas. Tā vietā mans trompetes skolotājs iedeva man paspēlēt čūskiņu viņa telefonā. Jo ne jau kurš katrs kļūst par izcilu trompetistu, tomēr viens ir skaidrs, ar ikvienu mēs varam cilvēciski pabūt kopā. Par laimi, īstajā skolā man veicās nedaudz labāk, un klases audzinātāji, pēc latviešu valodas un literatūras skolotāji bija uzdevusi literatūrā uzdevumu izveidot tautsadziesmu apkopojumu par kādu konkrētu tematu. Nu, es kārtīgi 7. klasnieks, par ko tad es veidoju tautsadziesmas? Par mīlestību un nedaudz vēl vairāk. Par šādu drosmīgas tēmas izvēli, un vēl arī rekur vispār ir tā grāmatiņa, ko es toreiz sarakstīju, pēc tam varētu izlasīt. Skolotāji arī bija ļoti sajūsmā, man novērtēja to. Un tā vietā, lai viņi man ielikt vienkārši 10. literatūrā, viņi ielika man vēl arī 2. 10. latviešu valodā. Vai tad kādam traucēja mani 2 10? Nu, īsti jau nē, bet es toties biju motivēts arī turpināt mācīties pēc šī taisnīgā vērtējuma. Un tā turpināja būt motivēts arī dzīvē uz priekšu, pienāca visbeidzot arī 11. klase zinātniski pētnieciskais darbs. Tajā ar spektrāla analīzes metodi pētīju, kādi ir ķīmiskie elementi veikalu tajās spīdošajās nosaukumu lampās. Okay. Tas bija liels projekts, kā jau zinātniski pētnieciskais darbs, un visai labi man gāja laika plānošana.
Fizikas skolotāja man vēlējās palīdzēt. Viņa palika vakaros ilgāk skolā, ko mēs katrs darām, bet tad kādā janvāra rītā viņa atnāca pie manis uz mājām. Jā, ka jāpabeidz taču projekts. Tā nu mēs arī manās mājās rakstījām to projektu. Lūk, šāda te aizrautība pret to, ko dari, mīlestība pret savu mācību priekšmetu un arī, protams, pašaizliedzību skolēnu priekšā. Tā prasa daudz, bet dod vēl jau vairāk. Vidusskola noslēdzās, un es nonācu apmēram šajās te telpās, kur esam tagad. Tad tās vēl nebija tik varbūt daļas. Bet tik un tā, nav viens konkrēts stāsts, bet ir caur piemēru pastāstīšu, kas man iedvesmoja augstskolas laikā viss vairāk. Un, lai arī sanāca nogulēt kādu lekciju fizikā vai laboratorijas darbu, vienmēr aizjot mājās bija iespējams ieskatīties e-studiju kursā. Vārds vārdā izklāstīts viss fizikas lekcijā stāstītais, video materiālos pieejami laboratorijas darbi. Lūdzu, ņem un studē. Un varbūt tas ir mūsu gadījumā Skola LV, Eduspējas, Soma vai kaut kas cits, bet ļoti būtiski, manuprāt, ir tas, lai mēs zinām, kādi ir mūsu mērķi, un vēl jau vairāk, lai mēs zinām, ar kādu ceļu mēs līdz tam varam nonākt, tā kā tas bija augstskolā, tajā fizikas kursā, kurš aizvien, man liekas, brīvi pieejams, jūs varat visi apstīties. Tā ka jā, tas bija vēl viens puzles gabaliņš, kas pielikās manā stāstā klāt, tomēr par spīti tiem visiem, tajā 2018. gada februārī, es neuzklausīju iespējamās misijas aicinājumam kļūt par skolotāju, vai ne? Bet kāpēc tā? Ir 2020. gada 1. septembris, un man zvana mammas māsa no Ādažiem un saka, čau Jākab, kā iet? Nu, paldies, labi, viss kārtībā, un kā jums jaunais mācību gads iesācies? Nu, tā jau viss kārtībā, tikai taviem brālēniem aizvien nav neviens, kurš fiziku mācītu. Varbūt tu vēlētos pamēģināt kļūt par... Cik smieklīga doma. Kurš gan grib būt fizikas skolotājs? Es? Es pats? Skolotājs Jākabs? Es vēlos būt fizikas skolotājs, jo es pats pieņēmu beigās šo te lēmumu. Un lūk, šādi te saliekot kopā visus puzles gabaliņus, kas ir zināšana un to pēctecība, cilvēcīga kopā būšana, taisnīgs vērtējums, aizrautība tajā, ko darām, skaidrība, ko vispār darām, un arī, protams, patstāvība lēmumos, ko pieņemam, iedvesmoja mani kļūt par skolotāju. Un tagad tad jūs varat padomāt, kas tad iedvesmoja jūs. Komplimenti par prezentāciju. Pēc tam izstāstīs, kā to dabūja gatavu. Arī pats zīmēja. Jā, tas ir vienkārši tātad, kā prezentācija tapa. Tas ir PowerPoints pirmkārt un otrkārt ar tajās attēli ģenerēti ar ko? Jā, mākslīga intelekta, protams. Kā jau šķiet, ka kurš teica to iepriekšējā sarunā? Jānis teica to. Viens ir tas mākslīga intelekta speciālists ir tajā dārza ballītes Bariņā. Nu, redz, kur atradās, ja? Liksim viņam nedaudz pastrādāt. 2 jautājumi. Viens šajā pusē, viens tajā pusē. Mikrofoni mums šeit ir, balvas arī ir. Ir kāds jautājums? Izmetam kādu jautājumu. Droši. Redz, kur ir jautājums. Pēc tam sakos arī balva no izdevniecības. Skolas Sveiks! Es skatos, tu tāds jauns un tā, un es arī salīdzinoši nesen esmu skolotāja. Kā tu nebaidījies būt par to skolotāju, sevišķi vēl fizikas? Es, paldies Dievam, neesmu fizikas skolotāja, es tikai dabaszinības un bioloģiju pasniedzu. Tuvu jau tam ir, jā. Pēc tā 1. septembra, 3. septembrī parakstīju līgumu ar direktoru, baigi entuziastisks, un pēc tam jau nākošās nedēļas pirmdienā man bija 8 mācību stundas ieliktas. Man nebija savas automašīnas, biju paņēmis no radiniekiem, tās pašas mammas māsas ierosināja lielisku ideju. Un es aizbraucu, kur zina Ādažus uz Apelsīnu, un tur apstājos vienkārši tajā stāvlaukumā. Ārprāts. Un tā es sēdēju kaut kādu stundu vismaz tajā mašīnā, neko nedarīdams. Bet tai pašā laikā tā sajūta, kaut kādu adrenalīnu laikam ir devusi, un motivāciju to atkārtot vēlreiz un vēlreiz. Tikai kaitīgais ieradums, tikai varbūt tomēr labais ieradums mācīt. Nu, rekā. Ir vēl viens ātrais jautājums. Aplausi. Jā. Redz, kur ir.
Un es esmu sākus atkal savas gaitas pēc dekrēta, un jautājums ir tāds, kā palikt ar to entuziasmu un neizdegt, redzot apkārt, turpinot, varbūt, kas ir tās lietas, kas tev palīdz saglabāt šo entuziasmu, ko mēs redzējām prezentācijā, un tiešām paturēt to visu cauri. Jā, paldies par jautājumu. Grūti jau atbilde būs, bet pirmais jau ir laikam tas solis mācību gada sākumā, kas ir jāveic. Ir direktors, es tu skolotājs, un saki, nē, mazāk, griez nost to slodzi pēc iespējas. Bet motivē visvairāk, protams, tie iedvesmotie jaunieši, kuri tev pašu fiziku atsaucoties, kad es nomācīju to pirmo dienu, jā, bija grūti un vispārējais. Bet tajā otrajā dienā es aizgāju un mācīju to pašu, jo Ādažos ir 6 paralēli klases. Un tur sēž pirmajā rindā 2 8. klases puiši, stāsta to pirmo nodarbību fizikā. Četras minūtes viņi tā noskatījās. Un, laikam vienkārši meklē tāpatās kā jebkurā auditorijā, tāpatās arī klasē, to, kurš tevi motivē. Visi pirkstiņi vienādi sāp, ja tajos koši, tāpēc visi skolēni jāmīl. Bet tomēr motivācija var smelties no tiem, kas jau visvairāk tev vēlas motivēt paši. Ar aplausiem Jākaps Krigerts. Paldies. Šito bet... Un šī grāmatiņa ceļos apkārt, ja? Redz kā, iedvesmas raksts. Un to mēs arī kaut kas. Jā, bildīti fotogrāfiju uztaisam ar svaigi izdoto grāmatu. Pirmais izdevums. Paldies. Paldies, Jākab. Paldies.